šodien viens treneris atnāca uz džimu vienkārši pasveicināt, viņš ik pa laikam vienkārši ierodās, parunājās, tur uzaicina uz savu regbiju trendiņu, kaut ko tam līdzīgi. Un viņš vienkārši nāk, pasveicina, un viņš redz tāds, tas lielāks palīdz, jā, es tāds baigi labi, ka es lielāks palīdz, jā. Un viņš saka, kaut kā 10 kg aptuveni, es tā, principā tieši, jā. Un viņš skatās blakus, vienkārši fūzīts, ar ko es arī, principā, eju kopā uz džimu. Un viņš parāda viņam savu treniņu programmu, kas te notiek, kāpēc viņam nav gain. Varbūt viņš vienkārši tur tīzoja viņu, bet ko es varu zināt? Šie redzamie man rezultāti un īsti neredzamie rezultāti viņam, tas varētu būt vienkārši tas, ka viņš jokoja un kaut ko tam līdzīgi. Bet, manuprāt, tas nav tik vienkārši. Manuprāt, tiešām ir šī atšķirība, un šī atšķirība ir šajā lietā, ko es tev šodien gribu pastāstīt. Kā tu vari tiešām strādāt un beigās arī kaut ko sasniegt. Tāpēc, kad ir cilvēki, kur vienkārši iet un it kā grindo un arī neapstājās, bet viņi beigās neredz tos rezultātus. Tev varētu likties, ka atslēga, lai sasniegtu progresu, ir disciplīna. Trenēšanās tā kā rītīgi stipri, ēšana pietiekami, lai tur tā kā muskuļi, lai vispār masa iet uz augšu, un disciplīna ir atslēga. Bet disciplīna neilgst ilgi. Tā kā, for real, es esmu šito darījis jau ļoti ilgu laiku, es esmu katru dienu videos līdz jau pusgadu, un disciplīna, tas vārds man personīgi, jā, krūti forši disciplīna, jā, David Goggins shit, jā, bet tas nav tik vienkārši, kā tev varētu likties. Labi, motivācija baigi foršā, motivācija super, bet disciplīna tā izveidot no kurienes, kā viņi rodās, tā ir tā lieta, ko es jau principā šodien gribu pastāstīt, un tā lieta, kas nav tik vienkārši, es vienkārši disciplinēts. Tu vari būt disciplinēts un vienkārši nomainīt savu identitāti un ēst tur pietiekami, spiest kārtīgi un visu to. Un ko es esmu principā arī izdarījis, bet tā tas nestrādā. Tāpēc, ka vienā brīdī tas vairs nav tik aktuāli. Vienā brīdī tev tas jau tā kā atkrīt, un tad tu lēnām šo identitāti tā kā velc uz to atpakaļ uz to pašu minimumu. Ir principā tādas divas stadijas. Ir tas, kur tu esi, kas ir tavs, tā kā, tagad es grindoju, tagad man motivācija, tagad viss, un tagad man disciplīna ir augstu, un tagad es viss, jā. Tas beigās nokrīt līdz pašam minimumam. Tā ir tā otrā stadija. Tas, kas ir tev atļauts pats minimums. Jā, tur ļoti daudz spēlē šī identitātes loma, kas ir man pats minimums, ko es tagad, lai piemēru tev iedotu. Jā, es trenējos stingri, mans pats minimums ir ēst rītīgi kārtīgi. Mans pats minimums ir trenēties un vismaz 3 reizes nedēļā iet, tā kā es saku, vismaz 3 reizes nedēļā. Es pamatā eju tikai 3 reizes nedēļā. Labi, es aizēju uz tiem stieņiem tagad kā forši, jā. Tāpēc, ka to es arī esmu tā kā it kā sev minimumu uzlicis, vismaz iet patrenēties pie stieņiem uz to. Bet šis minimums nerodās no nekā. Jā, tu vari aiziet paskatīties to video, kur es tev pastāstīšu, kā identitāti mainīt. Bet vislabākais, kā to izmēģināt, tā kā tas ir to, ko es tev gribu šodien pastāstīt. Vislabākais, kā to dabūt, ir vienkārši dabūt šos cilvēkus apkārt sev. Šo kopienu apkārt sev. Jā, man ir viskaut kādas WhatsApp grupas, Discords, ir viskaut kas tam līdzīgs, kur ir tā kā kopienas, jā. Bet tas nevienmēr palīdzēs. Palīdzēs atrast īstos draugus, tāpēc, ka, piemēram, tagad, kad es činīju šo visu shorts, TikToku, YouTube, visu to tagad, vienīgais, kas man iemeta šo pamatlīniju, zemāko, palikt augstāk, kur taisīt shortus tagad, ja? Ko es šodien neesmu ielaicis shortu, bet tāpatā man ir iekšā galā, ka man jāliek shorti, jātais arī tas kontents, jāliek tagad coachings un viss tas. To līmeni man paceļ tikai, principā, tas, ka man ir Jānis kā draugs.
draugs, ko es izveidojis caur šiem visām kopienām, kurš reāli uztur mani tajā vietā. Reāli mēs runājam un mēs nevaram atpalikt cits no cita. Ja viens sāk taisīt to shorts un visu to, tad otram arī jāsāk. Ja viens sāk to coaching činīt vairāk, tad otram arī jāsāk. Ja viens nofokusējas vienā sfērā, otram arī jāsāk. Un tāpat arī ir trenēšanās. Ja tev ir draugs, ar ko tu ej trenēties, ja tev ir fujaki, ar ko tu redzi, kad mēs ejam kopā un tiešām veidojam šo progresu, balkojam, visu to, bum. Manā gadījumā man palīdz tas, ka es taisu vidus. Tas man ļoti labs, tas accountabilities, jeb tā atbildības sajūta. Tā kā šo pamatlīniju mēs varam izveidot augstāku. Ar, principā, pirmo lietu, kas ir cilvēki, ko tā kā reāli draugi, tuvi draugi, ar ko tu tiešām komunicē, ar kas tev interesē būt kopā ar viņu. Uz šo mērķi, uz kaut ko kopēji, uz priekšu iet. Uz negribu atpalikt no viņa. Tāpēc, tomēr testosterons, un par testosteronu vēl citu lietu, kā paaugstināt testosteronu, varbūt rītdien jāuztais par to, tā kā nospied sarkano poziņu, ja tu izdarīsi. Un tad ir otrā lieta, kas tev jāizdara, tad, kad tu esi jau dabūjis kādu draugu, vai neesi dabūjis draugu, vienkārši vispārēji savā dzīvē, tev ir jāiet tajos papildus grind, tādos papildus izšaušanās periodos, kur tā kā vairāk degvielu ieliec tajā, jā, tu pēc tam nokritīsies zemāk, bet pēc katra reizi, kad tu esi uzaudzējis augstāk un tu nokrīties, tas nokrišanās līmenis būs zemāk, tā kā augstāks par to, kas jau bija. Ja tu esi veidojis šos apkārtējos cilvēkus par šo uzskatu, kāds tu gāji augšā. Un, ja tev ir tas cilvēks, kas palīdz, ar ko tu ej uz turien, vairāk cilvēku varbūt, uz ko tu ej uz turien, jūs tā citu vienkārši pušojat augšā. Tātad izpildāmies solis priekš šī video. Ja tu vēlies progresēt, tiešām progresēt, ir vienkārši jāspiež sev uz priekšu un jāatrod cilvēki, kas neļauj tev nokristies zemāk un kas spiež, tā kā kopā jūs spiežat citu uz augšu. Šis video atkal sanāca tāds, kas beigās noved pie tā, ko es veidoju, ir Latviešu izaugsme cilts 2. un 3. slīgs Aberstā, kur katru svētdienu 8 no rīta veidoju šo grupas videos. Tā kā pieminojis, tur mēs veidojam šo, ko es tev stāstu, šos zemāko līmeni mēs paceļam un spiežam citu uz augšu, tāpēc tu negribi atpalikt. Tā kā pieminojis tur, vienkārši fantastisks sajūta tajos zvanos un pačako pirmo linku Aberstā, ja tu vēlies, lai tev ir tāds tā kā tas cilvēks, kurš tev var palīdzēt sasniegt reāli redzams rezultātus. Es esmu pārliecināts, ka es tev varu to izdarīt un no tevis tikai prasu pirmsbildi un pēcbildi. Tā kā pašako pirmo linku tur ir iepazīšanās zvans, kur mēs sapratīsim, vai mēs esam labs mēčs, lai strādātu kopā. Bet tas ir vispār šī video. Tiekamies rīt. Rītdien arī būs video, tā kā nospied to sarkano poziņu. Tev vēl neesi to izdarījis, nospiedīšu gaisā. Aizsūt savam draugam, tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani, izšķaujamies caur atmosfērai.